Labrīt, cienījamie kolēģi. Atkal mēs tiekamies stipri attālināti. Tātad šodien materiāls, kas jums ir piedāvāts, kā parasti, es viņu gatavoju lasīšanai, jo man atklāti runājot slaidi negaršo. Es viņus varu ilgi un dikti komentēt, bet, diemžēl, smadzenes mūsu tā ir iekārtotas, ka lielākā daļa tomēr aizmirstās, vai nav pamanīta, vai vēl kaut kādā veidā. Tātad vienmēr jums būs iespēja pārlasīt, un pat cik es turpinu sadarboties ar žurnālu Bilance, jūs varat droši tur sūtīt jautājumus, un varēs kaut ko noskaidrot, ja šajā laikā es jums kaut ko stipri ātri, tā teiksim, kaut ko pateikšu, un jums vajag precizējums kaut kāds, ja? Tātad es nepazudīšu un nepaslēpšos. Ja jau es sāku ar to tēmu nodarboties, tad es arī savu viedokli paskaidrošu, jo jūs jau lasat un klausaties ne tikai vienu vienīgo lektoru, un varētu būt kaut kādas, tā teiksim, nianses, kas būtu jums svarīgi. Nu, jo vairāk grāmatveži vairojās, un grāmatvedis ar mazu pieredzi var nebūt stipri pārliecināts savā lēmumā kaut kādu problēmu atrisināt. Nu, diemžēl tā mums ir kā ir, ka darba likumam ir ļoti daudz ministra kabineta noteikumi, kas skaidro piemērošanu, bet tieši uz grāmatvežiem, konkrēti uz grāmatvežiem, ir vērsti vienīgie noteikumi par minimālās stundas tarifu likumu noteikšanu, aprēķināšanu un tās īpatnības. Ja? Vairs nekas grāmatvežiem nav. Nu, tas nenozīmē, ka jūs nenodarbojaties arī ar citiem noteikumiem, bet tiem ir vairāk juridisks raksturs, nevis grāmatveža aprēķināšanas problēmas. Nu, lūk, tātad mēs sāksim un beigsim, kaut kur līdz 3 stundām mums jāiekļaujās, un ko tad es jums piedāvāju un kāpēc. Nu, pat cik man pieredze ir ļoti gara, tā var pateikt, ja. Es ar vienu saņemu jautājumus, kuri liecina, kad saprašanas nav par kaut kādām pamatlietām, jo jūs jau nodarbojaties, reti, kurš grāmatvedis nodarbojas tikai ar algas aprēķinu, ar darbspēka nodokļiem. Līdz ar to jums vienkārši nav laika pārlasīt, iedziļināties, salīdzināt. Nu, pēc pieredzes jūs zinat, ka tie panti varētu būt izskidāti par šo to visu to likumu kaut kur sākumā, kaut kur pa vidu, ja, un viņus sapīt kopā, un vēl darba likumam vēl piesiet klāt nodokļu likumus, gan soci, gan IN. Tas, ar pieredzi tas, protams, ļoti labi sanāk, bet tā pieredze, kamēr uzkrājās, līdz tam laikam tātad ir pagrūti. Nu, lūk, tātad man jābrīdina tie grāmatveži, kas ar lielāku pieredzi, kad es runāšu par vienkāršām lietām. Ticiet man ir pamats tā runāt, tāpēc, ka es saņemu jautājumus, un, diemžēl, jautājumi liecina par to, kā tā saprašana, nu, tāda pavirša. Līdz ar to, ja es piedāvāju jums sūtīt jautājumus, runa ir par to, lai tātad es gribu jūs brīdināt, kad es nekad mūžā nesaukšu ne vārdā, ne uzvārdā jautātāju, lai nebūtu jums tāds aizdoms, ka es te kaut kādu muļķību uzprasīšu, un pēc tam visi redzēs, kāda es esmu. Ja? Ne no kurienes, ne no kā, tādas lietas neviens normāls konsultants nekomentē. Man interesē tikai lietas būtība, kura varētu būt, maz bišķiņ koriģēta, tāpēc, ka, tā īsti nav, kā jums kāds bija